Iedomājies, kāds izplata par tevi baumas, raksta sliktas un nepatiesas komentārus sociālajos tīklos, apdraudot tavas karjeras un biznesa reputāciju. Ko darīt? Noteikti neatmest ar roku, jo tavs vārds un dzīmols ir jāaizsargā. Ja redzi melus par sevi vai kādus citus aizvainojumus internetā, vispirms aprunājies ar šo cilvēku un aicini dzēst saturu. Ja nav reakcijas, tad iedarbinām visus juridiskos mehānismus. Ja tev ir pamats baidīties par savu dzīvību vai veselību, kā arī ziņas tiek izplatītas plašai auditorijai ar apzinātu mērķi kaitēt tev vai tavu biznesa reputāciju, jāvēršas policijā. Otrais ceļš. Ja nav apdraudējumi tavai veselībai vai vienkārši policija nereaģē, tev ir tiesības vērsties tiesā un aizsargāt savu godu, cieņu un biznesa reputāciju. Atceries, ka būtiski ir nekavēties, jo reputāciju sabojāt ir diezgan viegli, taču kavējoties, dažreiz atjaunot to ir gandrīz neiespējams.